Sākās, jā? Jā. Var sakot, sāksim ar to, ka remontēsim šo te vietu, izmantosim Volvo donoru jumtu kā izējumateriālu, cerībā, ka tas būs daudz labāks nekā nopērkamais aftermarket metāls. Un mūsu darbs tagad ir šie te 2 caurumi izrūsējušie, kurus visticamāk mēs mainīsim šādi te. Šo te detaļu sāksim ar to, ka notīrīsim te visu nost, to daļu, kurā mēs darbosimies ar koraļu disku. Tad sāksim piemērīt jauno detaļu izgatavot, tā kā viņi būs gatavi. Metināsim, protams, iekšā. Ķeramies pie darbā. Tā šitien ten būs tāds lēzenais liekums, nevis 90 grādīgs. Tāpēc divas līnijas iezīmē, lai paturētu prātā. Tad šis te lieksies uz augšu, kā jūs redzat. Šis te nedaudz šitajā te vietā. Nedaudz, kaut kādos 30 grādos mēram. Un pēc tam šī te atlocīta, redz, kur šeit. Šitien ten lokās uz leju, bet šajā vietā bija uz augšu tur. Bija pārāk sarūsējis, mums bija vieglāk viņu nogriezt un aizmirst par viņu. Bet šeit lokās uz augšu liecās. Tad šito uzlocīsim uz augšu, lieko pēc tam te nogriezīsim, kas metināsies šeit kaut kur klāt apmēram. Un jā, un lai šo te salocītu te, visticamākais, ka šeit kaut kādu fragmentiņu vajadzēs izgriezt ārā. Šo var kaut kā atzīmēt tā, lai saprotam, ka tas ir jāgriež ārā. Šeit visticamākais kaut ko arī dabūs izgriezt. Te iespējams dabūs iegriezt. Tā kā tā, pa lielam ejam locīt un greizīt.
Ja redz, kur izlocījām šo te lēzeno liekumu ar 1, 2, 3,5 liekumiem kaut kur apmēram. Nu, principā ir tā kā jābūt. Ķeramies pie nākamajiem liekumiem. Kur mums jātaisa ir šitais te liekums, ja? Nozīmē, ka šim te metālam nav kur palikt. Lai mēs neizgrieztu pārāk daudz vai pārāk maz, mēs vienkārši iegriezīsim vienu griezumu, pārlocīsim pāri, un tad mēs redzēsim, kas ir tas liekais, un to arī nogriezīsim. Beidzie? Nē. Un tā ideja, redz, kur ir tāda ir iegriezums. Aizlokam nedaudz garām. Un lokam šiten. Bet, lai mēs tagad... tas ir tāds lēzenais liekums pa lielam. Mums pat nevajag nekādu iekārtu, lai šito izdarītu. Mēs vienkārši ar veiklu pirkstiņu palīdzību to izdarīt. Un pa lielam pieliekam, piemēram. Palokam vēl. Kamēr sasniedzam nepieciešamo rezultātu. Ja to dara ar to aftermarket metālu, tad ir vēl vienkāršāk. Viņš ir mīkstāks. Te jau ir īsti vīri tērauds. Tagad šo te lieko metālu nogriezīsim nost. Būs stīgā liekums bez kaut kādām speciālām iekārtām šī te gadījumā. Tāpat griezīsies diezgan daudz liekais nost, bet sametinājām tagad, lai nezaudējam šo te izmēru vairs. Karsts vēl. Pabeidz. Kaut kas vēl jāizdara ar šito te vietu. Jāizlem, vai nu mēs griežam līdz ar, tomēr uzlokam augšā.
drusciņi te krustiņi vēl būs jāiesīt, iespējams arī paķersim viņus nedaudz. Un atzīmējam izmērus, kurus mēs griežam ārā. Visai vietai, kur metini jābūt jo tīrāk, jo labāk. Lai labāk metinās, lai nekas tur nesprakš un mērce nenotiek.
Šo griezīsim nost tagad, jā. Redz, kā iemetināts, redz, kur šuvīdi čik. Pilnīgākais caurkausējums. Visur, redz, kur šitais apsies stīgā vienkārši. Tagad drusiņu apslīpēsim, pārāk neiespriņķi, nogriezīsim lieko. Tad pa lielam sāksim smilšu strūklot. Jā, un kaut kā šitā te apmēram arī mainīs to detaļu, tā kā līdz pus lonžeronam, uz lonžerona vidum reāli. Tā izskatās kaut kur uz šajienei. Lūk, arī mūsu priekšlonžerona fragments un aizgrais lonžerons.
pirms smilšstrūks sametināsim arī šos te defektus, jā. Šito te izgriezīsim ārā, nomainīsim mazo fragmentiņu. Šita neliela fragmenta nomainām. Un šiten. Un tad pa lielam arī šīs detaļas būs gatavas smilšstrūkai. Kaut ko liekot te nogriezīsim vai negriezīsim, skatīsimies, izdomāsim vēl cik tālu viņu mainīsim. Lūk, vēl tās detaļas ies uz smilšstrūku. Šī te ir skaista detaļa, ļoti nelieliem rūsas bojājumiem tikai. Šī te detaļa. Šī te. Šis ir kaut kāds 2 mm lonžerona gabals. Tilts stiprinās. Un šis te arī krāsas stiprinājums. Šis pa lielam vispār nav jāmetina. Šitais arī ir smilšstrūku un būs ideāls. Tā ka tos, kas ir uz mašīnas virsū, tos varēs vienkārši brutāli griezt nost, iznīcināt, jo mums ir labas detaļas, ko likt vietā. Tā kā uz to mēs ietaupīsim laiku. Tā kā jā, ķeramies pie lietas. Viņš ir labs. Naibos. Jo pārāk maza detaļa, lai tik pārliecināti turēt rokā.
draugi, skatītāji. Šitie te iekšā nāk tā pastiprinošā riba. Mūsu mašīnai viņa ir pilnīgi nopuvusi. Vienkārši viņa neeksistē. Tā kā griezīsim šitien vaļā. Redz, kur jūs redzat, ir punktu metinājumi, redziet? Čing, 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 čing. Tas ir tas, kur šī tasīja atrodās pastiprinošā. Un griezīsim vaļā ar lielu cerību, ka šeit viņa ir laba. Jo, ja tas tā ir, nu, tad tas ir lieliski. Vai tas maz ir iespējams vispār? Paskaties, reāli stīgā. Te drusiņa rūsiņa kaut kāda. Te drusiņa kaut kāda rūsiņa. Bet reāli pilnīgi stīgā. Kāds vispār ir iespējams? Tas nozīmē tikai vienu. Ko? Stīgā vidus statni 100 eiro. Nē, 200. Kuram vajag karstie pīrādziņi. Saprotat, kas mums vēl jāizdara? Šī tālikušā sliekšņa daļa ir jādabona nost no mūsu pastiprinošās statnes. Te ir, protams, punktu metinājumi, par kuriem mēs iepriekš runājām. Tagad viņus izurpsim ar vislabāko punktu metinājumu urbi. Plāču plēšu spēks. Nu stīgā, reāli stīgā. Gribu redzēt Daniela reakciju par šito. Vārds sakot, tā viena detaļa mums ir nostrūkota visa rūsa nost no viņas un nogruntēt ar skābo gruntu. Un tagad mums vēl ir šitik daudz detaļas vēl jāsmēsē. Šitais viss, jā. Nu, rūsa jau galvenokārt jāsmēsē. Pārējo jau tur var aptīrīt vienu. Viss, jā, šitais te. Bet nezinu, pie kā vai ķerās nākamā. Sāk te bišķi tādām vieglākām varbūt. Jāņem šitais vien ir. Redz, kur pasmilšojām šo te detaļu smilšu trūks kamerā, ja? Un atklājās, ka viņu vēl vajag remontēt šeit. Tur ir reāli caurūsējis. Šito te visu kabeliņu mainīsim nost arī. Un viņu vēl vajag tīrīt, smilšot te. Nu, te jau drusiņi izlec rūks atkal, ja? Bet pa lielam diezgan daudz jāsmilšo te. Iekšpus šie te laikam ir degvielas bāku stiprinājumi, ja nemaldos.
Un es domāju, vēlreiz pārtīrīsim visus paneļus kārtīgāk ar drāšu birsti ar fleksi, lai nav pārāk daudz smilšu trūku jāņemās. Jo šī te visa gumija, kas ir tieši gumija, viss, kas ir ciets, krāsa, grunts, rūs, tas ar smilšu trūku lec diezgan labi nost. Bet tas, kas ir gumija, mīksts, elastīgs, tas ar smilšu trūku tā diezgan lēni nāk. Nav viņa laikam tik jaudīga, lai tā kā... Vienkārši apsit un tas. Jā, viņa tā kā atsperās. Tāpēc ar fleksi visu kārtīgāk pārtīrīsim, visus paneļus, un tad laidīsim vēlreiz savu smilšu trūku visu. Nu, ne jau vēlreiz šito, vienkārši vēlreiz pārējos pirmo reizi. Un arī šo te iztīrīsim, cik var. Tas jau bija pietiekami tīrs, manuprāt, lai varētu gruntēt. Ķeramies klāt lonžeronam. Priekšējo paneli. Izskatās tik ļoti tagad kārtīgāk. Nu ko, ar drāžu pirsi pārgājām pāri pilnīgi visam panelim, kā jau jūs redzējāt to, abām pusēm. Ar smilšu trūku palielam ir palicis tikai tādas būtiskākās vietas, jā, pārtīrīt vēlreiz, kur ir ūsas punkti, jā. Šitien bišķiņi tur jāsametina būs, jā. Bet pa lielam šitās te vietas, jā, pārējais vēl drusiņu smilšu trūku un vispār būs tā kā jaunai mašīnai. Metam pie pārējiem. Ņemam nākamo paneli. Nāk nākamā porcija. Drošība pirmajā vietā.
Nu, redz, kur ar drāšu birsti satīrīts panelis, grīdas panelis, aizmugurējais, kreisās puses. Redz, kur rūsa, redz, kur rūsa, redz, kur. Un tad vēl visādi rūsas punktiņi, protams. Tos visus, kā jau jūs zināt tagad jau, kā jau es iepriekš teicu, arī šo mēs tīrīsim ar smilšu trūku. Bet tagad pa lielam, lielums viss ir noņemts ar drāšu biršti. Tagad neies mums tādā slodzē viss. Kompresoru nevajadzēs tik daudz smiltis tērēt un iztīrīs tikai pašu primārāko, pārējiem pāries pāri, varbūt tev redzēs. Kā mēs darīsim šo te ielāpu, jo jūs redzējāt, kā mēs uzlikām. Šādi viņš izskatās. Šūvi te baigi neslīpējam līdz spogulim. Nav vajadzības šajā vietā. Jo pulsā te vēl pa virsu nāk lonžerons. Drīzāk svarīgi ir stiprība nekā smukums. Tāpatās panels ir metināts kanti pret kanti iekšā. Pilnā šūve un hermētiska viņa ir un vispār. Pilnīgi čilā, nekāda problēma. Un es tā skatos, ka mēs laikam esam noslīpējuši visus paneļus, vai ne? Kuriem mums bija jāslīpē. Tā sanāk. Tas nozīmē, ka tūlīt smilšu trūkla ies urgadam. Rokas augšā. Nu, tikko kā izņēmām no smilšu trūkas kameras šito grīdas paneli. Redz, kur vidus daļā vēl drusiņu rūsiņu palika mums, jo sanāk, viņš ir tieši pa vidu. Un kameras lielums jau ir pilnīgi pietiekams. Bet tā kā nevar īsti aizsniegt viņu, tā, lai labi notīrītu. Notīrījām, cik man tur kaut kā varēja, pārāk ilgi tur neiespringstot. Un tagad ar drāšu birstu bišķiņ šito piefinišēsim. Un šis te panelis principā būs gatavs gruntēšanai un pēc tam jau arī metināšanai iekšā. Nu, daudz darba izdarīts ar šo te paneli ir, bet mums maz ir oriģinālais Volvo 740 sedana grīdas panelis. Nebūs nekādas šitās taisnās loksnes iemetināts un viss šitie te jautrie brīnumi. Tā kā močiem.
izmainījām jaunu dīzes mūsu strūklai, pavisam cita darbošanās. Jāuzpild ir smilšu rezervuārs, lai var turpināt smilšoties. Tā ir galīgākā necieņa, kad tu nopērci it kā maisu ar kvarca smiltīm, kur rakstīts, ka propjākais, kas tur vispār ir iespējams, ir cik tur, 0,5 mm, bet ik pa laikam tur iekšā ir vienkārši jau otrā reize reāli šitiem maisiem. Akmens, reāli akmens. Kas te nu būs? Vienkārši aizdambējās smilšu strūku un tad tur domā, kas te nu, mitrums pa daudz vai kas. Tiek pilnīgi, nē, tas nav punkts, tas ir oriģināls punkts. Nu, fakts kā tāds. Tāpēc, ka tur ar smiltīņu strūko. Jā, vajag taču izmantot speciāli, šito te kaut kādu tur maisījumu. Reāli mēs pasmilšojām apmēram 3 sekundes, ja, un atkal nostrēja smilšu strūku. Reāli akmens atkal iekšā. Apsties. Kas tā par nezaņķību? Nu jau uz maisa ir rakstīts 0,5. Tā arī jābūt šitais, cik nav 0,5. Es izmērīšu pīdmēr, cik te būs kaut kāds 5 cm gandrīz vai. Nevis 0,5 mm, bet 5 mm te reāli. Nu tā kā pilnīgi nepārspīlējot. Viņa šito gribējās sametināt. Pilno šuvi. Sakot, pūtām un atcerējāmies, ka mēs taču gribējām šitien uztaisīt pilno šuvīti. Nu, to arī izdarīsim, kamēr vēl te neesam pārāk nogruntējuši visu. Un vēl pie reizītes saremontēsim šo te vietu. Nu, varbūt arī šitu nomainīsim. Var sakot, vienkārši iztaisnosim. Pirms gruntēšanas. Ciet. Bet nu šo laikam, ka jānomaina patiesībā pārāk izārdīts. Nu, un arī aizmitināsim šos te iegriezumus ciet. Tā. Tā tad redz, kur izmantosim atkal Volvo Donoru jumtu kā izēja materiālu. Būs mums oriģinālais Volvo metāls.
No sākuma notīrīsim te krāsas ar koraļu disku nost un tad izgriezīsim ārā šo te, te nelielu fragmentiņu. Šito izgriezīsim un redz, kur mums vēl lonžeronam ir te pēdiņa jau uztaisa. Lejam šos te divus izgriezīsim ārā no tā te materiāla. Tās mēs iemetam smuk iekšā, vilmšuvīt, apslīpēs tur nedaudz. Un tad jau arī aizmetināsim šo te visu. Vilmšuvu uztaisīsim. Un šos te iegriezumiņus, plaisiņus aizmetināsim, apslīpēsim. Un tad jau turpināsim, nogruntēsim līdz galam no abām pusēm. Un tad atkal atgriezīsimies pie smilšu trūkus. Nosmilšosim visu šīs atlikušās detaļas. Un tad jau arī ar fleksīti gan jau atkal drusciņu, kamēr visu rūsi dabūsim ārā. Un tad jau to arī visu sagruntēs. Viss būs pa skaisto, reāli. Ko? Jāatcerās ir bērnības laiks, jāzīmē ir piktogrammas. Kvadrātiņi jāzīmē. Galvenais, lai acis nesiet kvadrātā. Tas jau pats galvenais šajā dzīvītē, lai acis neiet kvadrātā. Nu ko? Švirkt, švarkt. Gatavs līdus. Sakot, redz, kur, kā jūs redzējāt, veicām metināšanas darbus. Un lūk, kur ir mūsu šuvīti, ja? Te, kur viss caurkausējies ir, ja? Te viens punktiņš varbūt nav caurkausējies, bet būs stipra. Šitais nenolūzīs. Šis nebūs tas, kāpēc mašīna salūzīs. Bet var sakot, jā, apslīpēsim tīri tā, lai labāk pieguļās. Netaisīsim tur nekādus spoguļus šitiem.
redz, kur nometinājām šito. Tad mēs sākumā ārā metinājām, tad vējš parādījās, sāka pūst mums gāzi pa gaisu, tie gājām iekšā visu tur. Redz, kur šito nomainījām. Vēl šeit panelīši tagad jāapslīpē, jānogruntē, un viņi jau ir, rūsi jau ir iztīrīti, var, principā, pilnībā. Tas pilnīgi atspīd saulē. Nozīmē tikai to, ka tur nav rūsis. Es tā ceru, ka viņi tur nav. Un, jā, tad vēl šitie te jānosmilšo. Un tad pa lielam šodienai tas būs viss. Šodien vispār svētku diena skaitās, bet īstie vīri jau svētkos ir, kur viņi ir garāžā. Nedaudz pasmilšojām un atkal jau aizrāva ciet ar kaut ko, aizdambējās. Kā jums šķiet, kāpēc tā? Man nav akmens. Tas ir papīrs. Tas ir papīrs. Nu, labi, šī tīpa teoreiz varētu būt mūsu vaina. Nevīžīgi papīrus saplēsuši iekšā sametuši. Reizes bankrotēs. Un ko? Tad pilnīgi ir KBL NO 131674 detaļas numurs atklājās mums. Nu, pa lielam pilnībā bez rūsis. Nu, tā izskatās. Nu kā, par cik mēs tagad zinām beidzot detaļas numuru, par ko jau mēs baidījāmies. Tas nozīmē to, ka detaļas ir nosmalšotas. Pilnīgi bezskiem. Jāsāk runāt pilnīgi. Bet jā, pa lielam gandrīz rūsas brīvs. Kaut kur kaut kas minimāli ir. Paņemsim vēl drāšu birstīti, šņarkt, uztaisīs spīdīgu tā, ka redzēs savu atspulgu tā kā spogulī. Tad jau nogruntēsim un šodien beigsim. Dosimies mājās svētkus svinēt pie datora, montēt video.
mūsu mašīnai šī te vieta ir izrūsējusi. Šis ir uzgrieznis, kurš stiprinās vadītāja drošības jostas apakšējais punkts. Tas nozīmē, ka saimnieks, ja būtu avarējis, viņš būtu izlidojis ārā pa stiklu. Tad mēs tagad sataisīsim tā, ka vienkārši 20 gadus varēs avarēt pēc kārtas. Džeks paliks mašīnā. Saraksts jātais, kā saka, uz nākamo nedēļu, bet aiz nākamo varbūt, nezinu, var sakot, uz kaut kādu nedēļu. Nu, ko jūs sakat? Vai te nav pilnīgākais skaistums? Kaut kāds neaprakstāmais vienkārši, vai ne kamermani? Jū. Nu, kur Volvo arī gaida jaunos panelīšus. Lūk, visu domkartu vietu vēl jātais ir. Viss liekšņi, iekšpuses viss jātais. Šī te detaļa mums vēl nav iemetinās. Tā arī jāsmilšo vēl ir jāgatā. Jāmetina iekšā. Pareizi atcerieties, šitais bija tas, kāda viņa bija iepriekš. Un mainīsim visu grīdu. Tāpēc, ka jūs zināt, kāda viņa ir, jā? Kāda ir tā grīda vienkārši? Pilnīgi plāniņa izrūsējusi. Tā kā siets. Te vēl viss būs jāmetina. Lonžeroniņu tā mainīsim arī pie reizes, tad jau. Šo te iekšējo sīju ribu pastiprinošo. Nu, būs paskaisto. Būs reāli jauns Volvo. Tā puse jau ir gatava visa. Aizmugure ir gatava principā. Viss šitā te puse, nu tur dažs niansītes vēl aizmugurē ir palikuši. Būs stīgā volviķis.